Lietuvas parlaments sācis izskatīt izmaiņas likumā, kas paredz sodu par publisku homoseksuālu attiecību popularizēšanu. Projekta autori uzskata, ka šāds dzīvesveids sabiedrībā nav jāaudzina, bet tā pretinieki norāda, ka līdzīgas normas nav nevienā Eiropas Savienības valstī. No Lietuvas ziņo Madara Līcīte. Lietuvas Saeima deputāts Petrs Gražulis lepojas, ka šovasar, kad pirmo reizi Lietuvā tika atļauts geju praids, viņš kopā ar savu kolēģi izlauzies cauri policistu pūlim, lai vārdiski paustu savu nepatiku un nosodījumu šādām aktivitātēm. Izmantojot deputāta statusu, tagad viņš sagatavojas grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā, lai nekad vairs Lietuvā nenotiktu līdzīgi pasākumi, un lai par publisku homoseksualitātes izrādīšanu varētu piemērot 400 līdz 2000 latu lielu naudas sodu. Tā ir viņu privātā dzīve, lai ieslēdzas un dara, ko grib, bet lai nerādās citiem. Es nevaru būt pret viņiem iecietīgs, tā ir nelaime un slimība, un es esmu pret izvērtības propagandēšanu. Grozījuma pieņemšana parādītu valsts provinciālismu un būtu pretrunā ar dažādiem cilvēktiesību likumiem, saka Lietuvas jaunatnes tolerances asociācijas pārstāvis. Mindaugs Klonis ir bijis bijušā Lietuvas prezidenta padomnieks un saka, ka pats nebaidās, taču atzīstot savu homoseksualitāti, var rasties problēmas. Ja tiks pieņemta likuma grozījuma, cilvēkus varēs sodīt, tā skaitā arī mūsu organizāciju. Ja būs šādi grozījumi, mēs sagaidīsim, ka mūs sodīs un vērsīsimies tiesā. Lietuvā ir viedoklis, ka homoseksuālisti ir bīstami sabiedrībai, publiski atzīstot, ka esi gejs, vari zaudēt darbu bez cerībām to atrast. Liela daļa Lietuvas ielās uzrunāto cilvēku atzīst, ka ir negatīvi noskaņot pret homoseksualitātes izrādīšanu un atbalsta likuma grozījumus. Jādzīvo kā vēlējies Dievs, nevis kā viņi. Es to neatbalstu. Katrs, lai dzīvo kā grib, bet nevajag publiski izrādīties. Lai viņi dara, ko grib. Es esmu liberāls. Lai viņi rīko svētkus, tas man netraucē. Lietuvas cilvēktiesību monitoringa institūta vadītājs Henriks Mickevičs pauž cerību, ka likums netiks pieņemts, jo parāda nevēlēšanos saprast, ka cilvēkiem ar homoseksuālu orientāciju ir tādas pašas tiesības kā visiem citiem. Arī Eiropas tiesiskuma, pamatiesību un pilsonības komisāra Viviāna Redinga, kura šonadēļ viesojās Viļņā, paudusi cerību, ka Lietuva nepieņems šādu diskriminējošu lēmumu. Likuma grozījuma pieņemšanai vēl būs nepieciešami 2 lasījumi. Madara Līcīte, Aigars Kovaļovskis, Latvijas televīzija no Viļņas, Lietuvā.